superfināls, ir fināls pirmās līgas vīriešiem starp divām komandām, divām Kurzemes tādām niknām komandām, SK Leģions Grobiņa un FK Kurši MSS. Viņš šobrīd tagad izstāst tikai tagad tādi pirmie lēnām tādi mēģinājumi kaut kā pozicionāli iet zonā un nevis tikai ar vienu lielu skriešanu. Šeit labs Levalda metiens, tomēr pāri vārtiem. Nu, protams, komandas ir pieradušas spēlēt, droši vien realizēt savus momentus, kā jau tas vienam no komandas līderiem pieklājās. Ir arī kā signāls, ka nevajag īpaši aizrauties, jo šādos asos uzbrukumos varbūt negluži gaidītos, bet te mēs sagaidām vārtus. Pirmie vārti gūti, lieliski izspēle Kuršiem un Ralfs Redko. Pēc uzvārdiem laukumā, pēc rezultātas tabulās, tad šīs ir abu komandu līderu maiņas. Un šeit moments, un Raitis Bušs īsti. Uzreiz ātri, dinamiski saspēle un vārti! Kas neizdevās pirmajā periodā, tas izdodas otrajā. Sandis Levalds no distances labi ievalka. Jā, labi aizsargs. Nu, Ervits tur kā tanks vienkārši iet cauri. Es esmu spēlējis pat viņu šeit vārtu stāps Raitis Bušs un 2 minūšu noraidījums. Tieši tā varēja būt vārtu gulums, un tad mēs šobrīd pieredze jaunībā laukumā, un šeit vārti! Ļoti ātri, laba saspēle. Un šeit ir rezultāti 3-0 Raitis Bušs. Jā, tā jau ir. Trešie labākie vairākumā gūši 24 vārtus. Te iespēja vārtu pārliknis. Ko kādu iespēju neizmanto šajā. Līdz ar to ļoti būtiski būt atgriezties spēlē, un tas arī izdodās ar atkārtotu mētienu. Bumbiņa nonāk vārtu tīklā. Auguma un spēka pārsvars nostrādā vārtu priekšā, neviens no Kuršu spēlētājiem nespēja izgrūstīt ārā no. Te jau dežurants ieslēdzās 34. numuram Patrikam Bliskam. Un neapmierināts ar pēdējiem notikumiem laukumā. Valters ieņem savu labāku pozīciju. Un šeit un būs soda metiens. Soda metiens tiek soda pēcpils mētieniem ir vārtsargs. Un vēlreiz trešo reizi Kuršus glābja vārtu stāps. Nu, tik ilgi gaidīja, ka. Un šeit iespēja vārti! Diezgan rūpja kļūda, kurš izpildījumā atdeva bumbiņu tiesnes atpakaļ Kuršiem, bet šī piespēle. Ir tā teikt metieni, kāds Brāģis, ka neiek. Tik šeit tāls metiens un 4-2. Ko neizdod pirms brīža. Un, protams, kad mēģināt, bet šeit nevajag moments un pār galam neizdodās metiens. Tieši tā, Dēvicam neizdodās metiens. Bumbiņu, protams, arī redzēju šo te metienu. Noteikti, ja kāds pastāvēt priekšā, būtu pavisam grūtāk, bet iepriekšējā epizode skatās, bet šeit vārti! Kristāps Ošervits. Redzam, cik priecīgs, protams, komandas veterāns. Svarīgā brīdī panāk 3 punktu pārsvaru. Tas jau ir diezgan pieder pie spēles, viņi ir vajadzīgi. Tieši tā, lai pacelt varbūt spēles momentu. Bet šeit redzam vēlreiz Zukulis, metiens, vārti! Tieši tā, iegūtas emocijas, nospiest pretinieka, atrast iespēja un izdots komandas kapteinim arī panākt. Dēvids labi uzmet pa vārtiem, ja nedaudz bumbiņu. Un šeit vēl viena iespēja Dēvidsam, vēl viena, kur bumbiņa pie vārtsarga. Jā, šeit būs arī laba standarta situācija, jo tiesnesis norāda, jāizmanto šis uzbrukums. Daudz laika viņiem vairs nav palīdz, bet, protams, ir. Un šeit kas ir? Vārti! Atkal Zukuls! Tāds skats ir, jā, pēc Zukuļa prieka izskatās, ka viņš ir gūs vārds, bet tur atkal kārtējā riska pilnīgi neko nevar saprast. Jāstās mums ir atkārtojumā, kaut kāds rīkošets vārtu priekšā. Ražanākais vīrs Ervits personā.
Un šeit izdodas pielikt punktu šai spēlei Sandim Levaldam. Vēl nesen teica, ka nav redzams Grobiņai izcīnīt arī panākumu šajā spēlē. 6-4 skan fināla sirēna.